Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no Jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, 9. nodaļas, kur 24. pantā apustulis raksta. Tādus viņš aicinājis arī mūs, ne tikai no jūdiem, arī no pagāniem. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka šajā brīdī esam sapulcināti pie Tevis, Tavā klātbūtnē, Tava gara vadībā. Un drīkstam tiešām saprast, ka arī pat tie mirkļi, kuros mēs nākam pie Tevis, mēs Tevi lūdzam par kādām varbūt ļoti konkrētām lietām mūsu dzīvē, kur liekas, ka mūsu vada mūsu vajadzības, mūsu vēlēšanās sasniegt to, kas ir nepieciešams. Arī pat tajos mirkļos, kad mūsu lūkšana ir samērā tieša un vienkārša. Pats šis lūkšanas mirklis, šī sajūta, ka mēs varam Tevi uzrunāt un ka tam ir vērtība un ka Tu mūs dzirdi un ka tam visam ir nozīme mūsu dzīvē, tā jau ir Tavas klātbūtnes un Tava gara darbības zīme. Ļauj mums to tā vienmēr apzināties, ka ne tikai tie dzīves notikumi, kas kā sava veida brīnumi sasniedz mūs, ir Tavas darbības zīme, bet arī mūsu pašu labā gribēšana, centieni, tas, ka mēs gribam Tevi atrast. Tas jau ir tikai un vienīgi tāpēc, ka Tu esi devis gan talantus, gan laiku, gan arī šo dziļāko mūsu sirds vēlēšanos. Par to arī apustulis Pāvils runā šajā lozunga vārdā, kad viņš apliecina un vēlreiz atgādina, ka Tu esi mūs aicinājis. Ne tikai jūdus, arī pagānus, dažādu tautību, dažādu laikmetu cilvēkus. Tu, kungs, esi tas, kas esi mūs sapulcinājis savā valstībā. Tu esi mūs uzrunājis, un Tu esi mūs vedis un turpini vest šajā ticības ceļā, kurā mēs mācamies gan Tevi iepazīt, gan arī paši sevi labāk saprast, un pāri visam mēs mācamies dzīvot Tavā klātbūtnē, Tavā gaismā. Mēs zinām, kungs, ka reiz ikvienam cilvēkam būs iespēja redzēt Tevi vaigu vaigā. Un tieši tanī mirklī tad arī būs milzīga starpība, vai mēs redzam gaismu, pie kuras kaut nedaudz jau esam pieraduši, kuru kaut nedaudz jau pazīstam. Vai arī tā būs gaisma, kura liksies pārāk spilgta, pārāk sveša, pārāk nezināma. Un iespējams, ka mūsu dvēseles stāvoklis mūžībā nav saistīts ar to, ka Tu kādam atņemtu savu klātbūtni, bet tieši ar to, cik daudz mēs esam gatavi šajā klātbūtnē Tev ļauties, cik daudz mēs esam Tevi pazinuši un turpinam pazīt, cik daudz, kungs, mēs varam paņemt no Tavas gaismas. Un tāpēc mēs lūdzam ļauj mums izmantot šo dzīvi, kuru Tu esi mums devis, lai mēs patiešām varētu Tevi iepazīt, tik cik tas šobrīd ir iespējams, lai mēs varētu Tevi biežāk lūgt un biežāk par Tavu klātbūtni atcerēties un apzināties, ka mēs dzīvojam Tavā priekšā. Mēs lūdzam Tevi, māci mūs un vadi mūs cauri mūsu dzīvei. Patiešām aicini mūs un neļauj mums atkāpties no tā ceļa, kuru Tu esi mums rādījis. Tāpēc mēs Tavās rokās ieliekam gan viens otru, gan savus mīļos, šajā reizē īpaši lūdzoties tieši par šo garīgo ceļu mūsos, par Tavu aicinājumu, par mūsu atsaukšanos tam, par to, ka mēs varam visu dzīvi uzticīgi iet Tavos ceļos. Mēs apzināmies, Dievs, ka mums tas neizdodas, mēs tik bieži novirzamies no šī ceļa, tik bieži ieslīgstam savā ikdienā, savās rūpēs, savās raizēs, un tad mums ir vajadzīgs Tava gara pieskāriens, Tavs vārds, kaut kas ārējs, kas mums atgādina par to, kas mēs esam, kam mēs piederam, kam mēs savā laikā esam sacījuši savu jā un kam mēs gribam sekot. Un tad, kad mēs to atceramies, tad ir tā, it kā mēs būtu pamodušies no kāda miega un atkal no jauna redzētu ceļu sev priekšā. Kungs, tāpēc mēs liekam Tavās rokās visus cilvēkus, kas mums ir svarīgi, kurus mēs ikdienā satiekam, ar kuriem mēs kopā dzīvojam. Bet mēs arī lūdzam par visu mūsu zemi un tautu, un par visu šo Tevis radīto skaisto, bet grēka aptumšoto pasauli.
Arī tur, kungs, mums tik ļoti ir vajadzīgs, ka tu pats mūs aicinātu, ka tu pats mums ļautu šo aicinājumu sadzirdēt un atsaukties tam. Jo mēs ticam un zinām, ka tur, kur daudzi cilvēki tevi iepazīst un tev seko, tur tava valstība kļūst jau tagad mazliet redzama, tur tava svētība jau tagad plūst, un pasaule kļūst par tādu vietu, kurā ir vērts un ir prieks dzīvot. Tāpēc, kungs, neatstāj mūs ne mirkli, sauc mūs atkal un atkal, modini mūs no visa mūsu garīgā miega un no visas tās tumsas, kurā reizēm mēs esam, ļauj mums ieraudzīt tavu gaismu, un pār visam ļauj mums iet tai līdzi un uzticēties tev visās lietās un vietās. Bet pāri visam citam, mēs lūdzam tevi tā, kā tavs dēls mums to ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.